Sociālai tīkli noteikti ir mūsu katra ikdiena, vai mēs patērējam saturu, vai arī publicējam savējo saturu, bet kur ir tad vispopulārākie sociālai tīkli, kur iegūt vislielākos skatījumus un kļūt populāriem? To es diemžēl nepateikšu, bet man ir pieejami dati. Tad kādi dati man ir pieejami? Man draugs iedeva informāciju no saviem sociālajiem tīkliem, kurus viņš izveidoja vairāk kā pirms 100 dienām un katru dienu publicēja vismaz vienu video. Tātad kopā 4 sociālie tīkli – YouTube, Instagram, TikToks un X, jeb agrāk Twitteris. Protams, viss atkarīgs no satura, kādu jūs publicējat, bet šoreiz pastīšos uz datiem, kādi man ir pieejami, ko viņš publicē katru dienu. Tas ir tieši specifiski par datorspēlēm un šajā gadījumā par Counter-Strike 2, kur var atvērt lādes par naudu un iegūt spēlē skinus. Tātad visos 4 sociālajos tīklos tika izveidots konts vienā dienā, un katru dienu vismaz viens video tika publicēts vienā laikā visos 4 sociālajos tīklos. Tad sakārtosim šos 4 sociālos tīklus no nepopulārākā līdz populārākajām pēc video skatījumiem. Tātad man dati ir pieejami šeit, noteikti būs jāiemet acis, lai neaizmirstu. Tātad sāksim ar mazāk populārāko. Noteikti nav diži jāmin, tas, protams, ir X, jeb Twitteris. Tātad X-ā 100 dienās vairāk kā 100 video publicējot tika savākti tikai 2561 skatījums. Noteikti teiksiet, protams, X nav paredzēts īso video klipu publicēšanai. Galvenā doma viņiem laikam nebija tā, bet tur ir iespējams arī šo darīt, un citi arī publicē video X-ā. Bet, protams, pēc skatījumiem redzams, ka vismazāk tiek rekomendēts tālāk citiem skatīties un ir ļoti maz skatījumu. Vēl ko var minēt, tātad patīk ir savākt 163, bet X-ā ir visvairāk sekotāju. X-ā ir kopā 122 sekotāji savākt pa šo laiku. Bet šeit atkal jāņem vērā viena lieta, ka X-ā ir ļoti daudz šie botu konti, kas nav īsti konti, viņi tikai piesako jums, lai varētu reklamēt savas lietas un sūtīt ziņas. Tad, ja paskatāmies uz atsevišķiem video klipiem, tad populārākais sasniedz 420 skatījumus un visi pārējie ir vidēji ap kādiem 23 skatījumiem. Tātad ļoti maz. Tātad 3. vieta, varbūt citiem nebūs pārsteigums, bet man bija pārsteigums. Tātad 3. vietā mums ir Instagrams. Kā zināms, Instagramā ir tieši atsevišķa iespēja Reels, kur publicēt īsos videoklipus, bet Instagramā ir ļoti tuvu Twittera datiem. Tātad skatījumi kopā ir 2594, kas ir par dažiem skatījumiem vairāk nekā X-ā. Un subscriberi ir tikai 4. Patīk ir nospiests 331 reizi. Populārākais video sasniedz tikai 234 skatījumus, vairāk kā 70% video ir tikai ap 10 skatījumiem. Tātad Instagrams ļoti maz rekomendē jūsu video. Tā kā esat jauns kanāls, iespējams tā ir tā problēma, bet, lai uzsākt kaut ko Instagramā, izstāsta ļoti slikti. Jau esam pie 2. vietas, tātad arī uzzināsim uzreiz, kas tad ir 1. vietā. Es pieņemu, ka daudziem tas nebūs pārsteigums. Tātad 2. vietā ir YouTube un tad loģiski 1. vietā ir TikToks. Bet vispirms par YouTube. Tātad YouTube'ā skatījums sasniedza gandrīz 18 000. Sekotāji nebija tik daudz, tikai 24. Patīk nospieda 550 reizes. Un pats populārākais video bija gandrīz 2600 skatījumu. Kas ir vispopulārākais video starp visiem sociālajiem tīkliem. Nevienā nesasniedz tik lielu skaitu viens video. Un tad pārējie ap 60% video bija zem 100 skatījumiem. Un tad, protams, pārējiem pie 1. vietas, kas ir TikToks. 100 dienās tika sasniegti
gandrīz 60,000 skatījumu, kas ir 3 reizes vairāk nekā otrajā vietā YouTube. Patīk nospieda gandrīz 2000 reizes, jeb 1873. Te ir jāņem vērā, ka populārākajiem video bija tikai 1000 skatījumi, kur tajā pašā laikā YouTube bija gandrīz 3000. TikToks ļoti rekomendē jūsu video, arī ja esat jauns kanāls, sākotnēji redzams vispār bija, kad katrs video gandrīz 1000 skatījumus sasniedz, bet ar laiku tas sāka kristies un pie 100. dienas visiem iepriekšējiem video bija tikai kādi 300 skatījumi. Ja neminēju, tad TikTokā bija 58 sekotāji. Šobrīd pēc datiem izstāsta, ka TikToks ir noteikti līderis, kur publicēt īsos videoklipus, bet dažreiz liekas, ka viņš vienkārši izsūta ap 1000 cilvēkiem viņu feedā, lai parādās video, un ar to arī viss beidzās, kur, piemēram, YouTube tomēr daži video pārsniedza 1000 skatījumus, kā, piemēram, pats populārākais gandrīz sasniedz 3000. Protams, katram pašam jāvērtē, kur publicēt savu saturu. Es tikai parādīju man pieejamos datus. Liela pārsteiguma varbūt nebija, kad TikToks būs pats populārākais un X būs viss nepopulārākais, kur publicēt video. Bet liels pārsteigums, manuprāt, bija par Instagramu, kur ir tieši šī opcija Reels, bet ļoti netiek rādīti jūsu video citiem feedā un īsti pat nepārvar 5 skatījumu slieksni ļoti liela daļa jūsu video. Tā, cerams, kaut ko arī interesanti izstāstīju, varbūt arī uzzinājāt ko jaunu, kurš tad ir sociālais tīkls, kurus ātrāk iegūt skatījumus, un tiekamies citos video.